Šajās sērijās jums būs iespēja redzēt Igaunijas 3 salas – Muhu, Sāremā un Hijumā. Jūs noteikti redzēsiet fantastiski skaistas vietas, ko iespējams jums nesanāks nekad redzēt, ja nebrauksiet ar speciāli aprīkotiem džipiem. Jūs redzēsiet mūsu lielās cīņas ar dubļiem un dziļām peļķēm. Mēs jūs paņemsim līdzi garos izbraucienos gar jūru, gan pa oļiem un akmeņiem, gan pa smiltīm un skaistiem mežu celiņiem. Jums būs iespēja iepazīt mūsu lielisko komandu un tās vadītāju Artūru. Šis piedzīvojums ir kas vārdiem neaprakstāms, to līdz galam var izbaudīt tikai pašam tajā piedaloties. Tādēļ ļoti ceram, ka šis video jums sniegs kaut nelielu priekšstatu par mūsu pieredzi ar džipiem pa Igaunijas salām. Es apsolīju, ka es viņu nevedīšu uz operu, jo viņam nepatīk. Šoreiz ir atkal viss vēl foršāk. Varbūt tās slikti skolā mācījos. Jauki džeki, jaukas meitenes. Saplēsu pusasi. Un draugu loks ar mazliet pieauga. Pat negaidīju, ka tik ļoti patiks. Tas man ļoti patikās. Bet pats galvenais ir, ka mēs braucām ar džipiem pa dubļiem. Pa dubļiem esam izmīcījušies, savu pirmo adrenalīnu un piedzīvojumu noķēruši. Pulkstens ir jau 3 dienā un visiem tik ļoti gribās ēst. Bet pirmais darbs, kas jāizdara, jātiek uz lielā ceļa vai vismaz uz ceļa ar stingru segumu. Bet jo vairāk mums gribās ēst, jo dziļāk mēs braucam dubļos. Tik viegli mums uz priekšu neiet. Tagad mums ir osīts iesprūdis, piedzina pilnas riepas ar dubļiem. Vairāk viņam viņas nespēl. Skatieties, kāds izskatās riepas ar dubļiem pilnas. To 12 diski. Tie diski pilni ar dubļiem? Tur viss ir pilni ar dubļiem. Tur knapi kaut ko redzēt. Gatavs vai? Nav paskatās. Nu, lūk, tā mums šeit iet viens solis priekš, 2 apakaļ. Nē, un īstenībā ir tā, kad aizbrauc savu galā un saprot, ka galā ir jāgriež riņķi un jābrauc pa to pašu ceļu apakaļ. Jo tur kaut kas nav rītīgi. Bet, nu jā, pa dubļiem būsim padzīvojuši šodien arī nedaudz. O, rodas viens pats aiztūr. Jau iet labi? Tur nekas nav labi. Rodas stumdoj! Kā jūs jūties? Galvenais šoferi. Nomocīja. Bišķīt, ja? Redzi, kādam arī griepa. Tūlīt tos vispār jau nevar redzēt. Esam beidzot veiksmīgi visi tikuši ārā no dubļiem. Arī osīts ar saviem dubļainajiem riepām. Tagad ir tuvu 4 un tā visiem gribas ēst. Beidzot mēs braucam uz kafejnīcu, kur mēs varēsim paēst savas pirmās pusdienas Igaunijā. Bet Arturs tikko atvainojās, viņš teica, nebija paredzēts šitā. Ka nav paredzēta kā offroada tūre, ka šitas ir parastais brauciens bija paredzēts. Bet nu neko, sanāca kā sanāca. Bet bija labi, vismaz bija daži piedzīvojumi. 5 pa dienu esam pēduši pusdienas, un tagad mums stundas pārbrauciens ir uz Sāremā salu, uz Kurasāri, kur mums būs nākamā viesnīca, nākamais viesunams, kurā dzīvosim 3 naktis. 3 jāsanāk pēc kārtas. Apmēram. Uz trešdienu, uz ceturtdienu un piekdienu, jā? Tad braucam kaut kā tur projām. Nu jā, 3 naktis, tā kā drīz jums varēsim parādīt, kāds ir viesunams Kurasārē. Pēc bildēm redzējām, ka pašā jūras krastā.
Kamēr mēs pārbraucam uz Sāremā salu, beidzot ir laiks jūs iepazīstināt ar Artūru, pateicoties kuram mēs esam šeit, Igaunijas salās, Igaunijas dubļos, ceļos un neceļos. Beidzot, mēs esam šajās 3 dienās atraduši 5 minūtes brīvas, kad mēs varam nointervēt un uzdot dažus jautājumus šī pasākuma un ekspedīcijas organizatoram Artūram. Paldies par šo iespēju piedalīties un varbūt dažos teikumos izstāsti. Cik sen to šo jau nodarbojies? Cik sen es nodarbojos? Nu, pāri pa 20 gadiem laikam sanāk jau. Jā, ir tāda slimība. Kas tev ievilka tajā slimībā? Nu, varbūt tās slikti skolā mācījos, primāri. Varbūt tās gribēju vienkārši redzēt dažādas interesantas vietas, bet ne gluži no standarta rakursiem ar lielām turistu plūsmām. Vienkārši, tā teikt, off the beaten path. Primāri laikam tas. Jā. Un cik bieži rīko šādus tūrus? Tieši ārzemju tūris mums ir pa lielam katru mēnesi, bet tā jau pa Latviju mēs arī diezgan bieži braucam. Arī pāris reizes mēnesī. No ārzemju tūris varbūt var nosaukt kaut kādus populārākos galamērķus kādi ir? Nu, Balkāni ļoti populāri. Albānija, Grieķija, Horvātija, Serbija. Korsika mums patīk. Tunisija, uz Sahāru braucam arī. Un cik vienā reizē var paņemt līdzi tātad ekipāžas, cilvēkus vai mašīnas? No tūris ļoti atkarīgs no sarežģītības pakāpes, bet tādas sarežģītākas būs aptuveni 6 ekipāžas plus pavadošais transports. Un varbūt vieglākas līdz 9 ekipāžām plus pavadošais, varbūt 2 pavadošie. Un kas ir nākamais, varbūt tagad kāds brauciens tuvākais? Tagad, varbūt šajā vasarā, rudenī? Jā, nu visu laiku notiekās. Tagad Horvātija jūnijā ir, un tāda tīra letiņu izbraukšana mums būs augustā, Albānija, Grieķija brauksim no Latvijas pa taisno. Ja cilvēki tagad, kas skatās, viņi arī gribēs kādreiz piebiedroties, tevi meklēt? 4x4overland.lv. Noteikti apakšā ieliksim. Gan linkā, gan es domāju, gan arī šeit, lai cilvēki raksta, piesakās un varbūt tām, kas ir tas pirmais nepieciešamība, lai dotos ar tevi kādā piedzīvojumā. Tātad, kur tu biji tur rakstījis, jā, parasts auto, 4x4, klierence 20 cm, jā. Pirmais ir noteikti vienkārši vēlēšanās. Ja ir vēlēšanās, tad vispār jau var sakārtot. Bet principā, jā, nu, ja gribās tā tiešām ar mums pavizināties, tad vienkārši pilnpiedziņas auto ieteicams ar pazeminātiem pārnesumiem, kas ir jebkāda standarta veida apvidus auto, tagad ļoti lielai daļai pick-upi, Land Cruiseri un tā tālāk. Plus arī ir vesela kaudze ar suviem patiesībā, kam arī ir pazeminātie, var arī bez pazeminātiem patiesībā braukt. To var vienkārši pie mums griezties un mēs jau tālāk pateiksim, tālāk kas un kā. Tālāk visu jūs izstāstīs. Protams. Vēlreiz paldies par šo iespēju. Skatītāji, ja jums rodās kāda ideja vai vēlme paceļot kopā ar šiem trakajiem zēniem, kā jūs redzējāt, kur mēs degāzam pa dubļiem, viņi saka, tas vēl esot tāds izbrauciens, vienkārši turistu izbrauciens kopā ar meitenēm un tā, lai aleņi nesasitās bagažniekā, tad vēl grūti iedomāties, kādi ir īstie tie braucieni. Nu, neko parunāsim vēl ar pārējo ekipāžas dienas laikā, bet vēlreiz, jā, visu. Paldies! Esam ieradušies Kurasārē, savā otrā viesnīcā, un šeit mēs dzīvosim 3 naktis. Šodienas braucieni ir beigušies, visa komanda ir aizgājusi vakariņās. Mēs bijām veikalā ar Osīti nopirkt viņam telefonu, jo viņam vakar nokrita telefons, netīšām saplīsa. Bija palicis bez telefona, bez sakariem. Un jā, esam iekārtojušies savā istabiņā, tūlīt parādīšam savu istabiņu. Tad parādīšu uzreiz, kā izskatās mums šovakar mūsu auto pēc mūsu garā pārbrauciena. Nu jau ir daudz maz normāli. Bija jau pavisam traki, jūs jau redzējāt, ka kādi dubļu pikuči bija salipuši uz mašīnas. Kur Artūra mašīna arī viss vienos dubļos. Var redzēt, ka cilvēki nav braukuši pa šosei. Ja ārā būtu daudz siltāks, kā ir tagad, cik varētu būt kādi grādi, 10, 11, toties spīd saulīte. Bet ja būtu siltāks, tad varētu mēs ārā vakarā šeit cept gaļu un šeit pasēdēt, forši pabaudīt laiku. Bet tūlīt parādīsim, kāda ir mūsu istabiņa. Nevis kāda ir mūsu istabiņa, bet kāds ir bardaks mūsu istabiņā. Skatieties. Juhu! Kās tik te mums nav.
Kas tik te mums nav, kā īstās kopmītnēs. Prodī, šādi dzīvo studenti kopmītnēs. Apmēram, kad mācās kaut kur. Te jau tā māja diezgan ir liela. Tāda liela ir viesistaba. Šeit tur vakarā pasēdēt. Mums ir arī televizors. Var pasēdēt un paskatīties uz jūru. Nu jā, tā jau skats ir baigi foršais. Pašā jūras krastā esam. Kāds ir cits istabiņas, mēs vēl neesam bijuši un redzējuši. Bet šeit šāda ir arī virtuvīte. Viss ir. Kafijas aparāts ir, teikana ir. Gāzes plīts, elektriskā plīts. Liels leduskapis. Ir kur pasēdēt. 6 cilvēkiem. Tā jau ir pa foršo. Ir sevišķi tāda liela kompānija, kā mēs atbraucam uz šajien, ka var visi vienā mājā. Manuprāt, visi vienā mājā mēs neesam salīduši. Jo es redzēju, kad kāds pirmīt īstenībā nesa mantas uz tepatām blakus esošo. Tur to mājiņu to. Kāda ir īsti rītā plāna, es nemaz nezinu. Bet baigi forši, ka nezinām plānus. Vismaz mums būs pārsteigums. Ļoti ceram, ka būs pārsteigums. Bet soli laikam, ka tik liela dubļu vairāk uz priekšu nebūs. Labrīt no rītā. Šodien ir otrais rīts mums šeit Sārumā, kuras ārā esam visi piecēlušies. Visi, manuprāt, jau ir salikuši pa mašīnām un dodamies brokastīs. Tepat blakus, kur visi ēda vakariņas. Turpat šorīt ir bufetes tipā brokastis, 10 eiro un varam doties brokastīs. Ātri pēduši brokastis, esam gatavi lekt jaunos piedzīvojumos. Mēs jau kādu pusstundu, man liekas, braucam pa ļoti mazu šauru celiņu, kur tad gudri cilvēki stāsta, ka šis celiņš iespējams kara laikā sen apakai bijis kāds pānītis vai kaut kāds dzelzceļš, kas ir paredzēts bijis kara darbībām, kaut kādām armijas vajadzībām. Vai tu, Rodis, grib kaut ko pateikt? Viņam šitie ceļi baigi patīk. Jā, vienīgā lieta te nav baigi dubļains, bet mēs braucam pa šitiem ceļiem uz jūras malu. Nu jā, uz jūras malu, kaut kur uz bāgu, meklējam bāgu. Jā, un mēs varējām vienkārši braukt pa normālu ceļu, bet izdomājām, ka mēs brauksim pa šitādu. Bet ceļš tiešām ir tāds ļoti foršs un interesants, un galvenais tas, ka mēs braucam, tas ceļš nebeidzās. Cik tā sala ir vispār liela. Un tādu ceļu, protams, ja atbrauktu mēs vieni paši, mēs noteikti nekad mūžā droši vien neatrastu. Mēneša laikā esam jau otro reizi šeit pie šīs bākas, Sārumā salā, bet cik mēnesi apakai bija augsts un vējains, tik arī tagad ir augsts un vējains. Vienīgi šodien ir tik skaidrs laiks, it kā ir daži mākonīši. Bet ja parasti saka, ka no šīs bākas, kas man ir aizmugurē, var redzēt Latviju, tad tagad arī tepatām no Pludmalas mierīgi var redzēt Latviju, var redzēt mežus. Te bija dažiem arī binokļi, pastiemies binokļi, un reāli tepat ir arī Latvija. Meklēju Rodi, protams, Rodis jau akal turpat, kur pirms mēneša jau dod vaļā pa akmeņiem. Nu jā, dzīvo tādā vietā, kur nepārtraukti ir vējš. Nebūtu patīga. Vienīgais šeit varētu salikt sev privātos vēja ģenerators un ražot elektrību. Bet, nu jā, vējiņš baigais. Kā te liela akmeņi? Nu, ko pateiks, tev patīk? Jā, bet kaut kas tur ir jau citādāks no pagājušais, kad mēs te bijām. Jau var saprast. Šogad gribēsi vēlreiz te braukt? Vai pietiek? Pietiek. Turpinam virzīties salas ziemeļu virzienā, pa ceļam piestājot pie veciem no kara laika palikušiem aizsardzības torņiem,
kuros bija izvietoti šaujami, ar ko varēja atvairīt kuģus, ātri iztaigājuši un izložņājuši visas iespējamās vietas, dodamies tālāk. Un šoreiz mūsu ceļš vedīs atkal gar jūru, jo gribam piebraukt pie vienas bākas jūras krastā un uztaisīt beidzot pirmo visas komandas kopbildi. Lai šodien mūsu komandai būtu veiksmīga turpmākā diena un lai šodien neviens auto vairs dubļos nesalūstu, Artūrs pieved mūs pie jūras izveidot akmens piramīdas. Tikko nobraucām pa super skaistu ceļu gar pašu jūru. Ja jūs uz šejienu brauc, noteikti iekļaujiet šo bāku savā ceļojuma sarakstā. Varbūt tā bāka nav tā pati skaistākā, bet tas ceļš, pa kuriem brauc, gan ir tiešām ļoti skaists. Mums tagad esot uz piramīdām jāuzliek vismaz pa vienam akmenim, un tad varot braukt tālāk. Jā, Rodis nevis pa vienam, bet viņš pats uztaisīs savu piramīdu. Nu, Rodi, parādi, kā tev veicās. Pagaidām labi jau. Bet te citi paskaties, cik tur liels. Jā, cik liels. Pagāja 3 minūtes, un Rodis jau uzcēla tik lielu piramīdu. Artur, kad tu domās, kā lielus vīrus izklaidēt, tad zini, saved akmentiņus. Diena ir sākusies veiksmīgi. Uzcēluši veiksmes piramīdas, turpat netālu pie jūras tiek atrasta skaista vieta, lai ieturētu pikniku. Kamēr kāds gatavojas pusdienām, kurina grillu, cep desas un iekārto savu vietu piknikam, kāds uzspēja vēl palabot savu auto. Kas notika? Bremzēs kaut kāds akmens ielīdis. Tā es troksni un no vakardienas pēc lielās peļķis jāatrod kā itniks ārā. Tā nevajag ieļot varbūt to bremžu disku? Vai viņš nečīkst? Ar briežu desām. Man ir siera krems. Netīrā mašīnā ir garšīgi, ja? Vienīgi Osīts nesaprot, priekš kam ir jāņem tik daudz visa kā līdzi, ja tev automašīnā ir motora pārsaks un tas tik ļoti labi nodara galdiņa vietā. Nu, Osīt, garšīgi? Kas var būt garšīgāks par pikniku no netīras mašīnas, ne? Nu, netīras halbas. Jā. Viss sterili. Kā bērnībā. Pieredzi no smilškas te ēst. Kā turpina tagad, ja? Iespēja, kā patīk šis viss piedzīvojums? Piedzīvojums superīgs, ļoti jauka, superīga kompānija. Jauki džeki, jaukas meitenes, ģimenes, foršas mašīnas, foršs ceļš un daba un viss pārējais. Viss vienkārši brīnišķīgi. Varbūt kā tev ir pieredze līdz šim? Līdz šim apmēram 2 gadu pieredze. Offroad braukšanā tādā samērā vieglā un viduvējā, ne ļoti smagā. Nu, jā, lielākais piedzīvojums noteikti pagājušajā gadā Albānijā, kad mēs bijām 11 dienu kalnu ceļojumā. Bija labi? Brīnišķīgi. Braucot mājās jau gudrojām, kad nākamgad obligāti jābrauc atkal.
Varbūt kaut kāds konkrēta vieta, kas patika visvairāk. Drausmīgi patika tās dziļās ūdenspeļķes. Tas bija paigi labs tāds. Es tik dziļās peļķēs vēl nebiju bijis. Šīs peļķes patika ne tikai Tagilam, bet arī Rodrigo. Šis bija kārtīgs piedzīvojums. Šajā brīdī mēs vēl nenojaušam, ka priekšā būs kādas lielas peļķes, bet tā kā esam ieturējuši sātīgas pusdienas, tad esam gatavi visiem pārbaudījumiem, ko Arturs mums ir sagatavojis. Kāds jau nedaudz saguris. Īstenībā arī mēs ar Osu esam labi saguruši. Visu laiku mums lītām būs kaut kādas gļāņškas, kādi dubļi, bet mēs, manuprāt, arī tuvojamies Ziemeļu salas galam, kur varētu būt arī klintis. Tāpēc negribās gulēt, bet īstenībā, ja droši vien aizvērtu acis, uz dažām minūtēm uzreiz būtu arī aizmidzis. Bet tie skati, kur visu laiku braucam pa dažādiem mežu ceļiem, īstenībā ir tādi ļoti interesanti un jā, tādi. Sākumā, protams, ir forši, bet pēc tam, kad daudz pa viņiem brauc, jau sāc pie viņiem pierast un tā vien gribās acis aizvērt, bet, saprot, labāk tagad paciesties nedaudz, redzēt daudz vairāk un tad vakarā varēs ātrāk iet gulēt. Var palikt un būs pāris liekšņiem ūdens un salons ir pilns. Tas ir viens. Respektīvi, Osīt, peļķis, ar kuras pāris toči nevar izbraukt. Mēs pirmās smagās kaut kādas 4 peļķis, tāpat visi forsējām taisi. Izbraucām, sapratām, ka tā nepārāk. 5. laikam smilga iesēdās, tad mēs viņu vilkām ārā un tur jau bija, kur braukt apkārt. Bet šeit ir tāda iespēja, ka mēs izbrauksim, ja mēs izdomājam, ka mēs braucam, mēs izbrauksim 4 peļķis, konstatēsim, ka visi tā, tad jāgriežas riņķī, jābrauc atpakaļ. Apbraukšana nav tik vienkārši. Tāpēc jautājums, kāds ir noskaņojums, jo šeit var būt mierīgi 1,5 stundu, ka mēs... Tas ir labi. Nu kā, uz šeit jau braucām? Kāpēc atbraucām? Jā, bet vai visi tā domā? Esam tikuši šodien arī līdz pirmajiem dublīšiem, līdz pirmajām peļķēm. Tur jau, kur ir lielākas peļķes, tagad nospriedām, ka 2 mašīnas tomēr brauks apkārt. Bet visi pārējās mēģinās izbraukt šitās peļķes un dubļus. Diezgan liels viņas esotē. Pirmā ir šāda. Patrols, protams, kā brauc, tā aizbrauc, nejuta. Bet šī ir tikai iesildošā peļķa, tā kā redzēsim, kas būs priekšā. Osīts, protams, ar Toregu laidīs apakaļ. Es nezināju, ka būs tik traki. Es domāju, ka pilnīgi būs viegli tikt ārā.
Ot eitu nost, cik tas dziļi bija. Viņam gandrīz pat nevarēja redzēt riepas. Un tas ir mūsu visgarākā mašīna, vai džips. Un es nezinu, vai citi pilnīgi patiks, bet, jūs redzēsiet paši. Izbraukuši visas lielās peļķes, laiks ir atgriezties uz mūsu viesumāju, kur Lolita ar savu vīru Kārli mūs jau gaida ar šampanietu un kūku, jo viņiem šodien liela diena. Tā ir diena, kad cilvēki var svinēt savu 4. kāzu gadu. Tieši tā, kā Lolita. Mums ir prieks būt kopā ar jums šajā brīnišķīgajā, nozīmīgajā dienā. Viss tā forši un pa vieglo. Aicināšu visus uz glāzi zirkstošā, lai drusciņi visiem dzīvē ir burbuļi, arī vēterā, ne tikai galvā. Un vispār rūkts arī, jā. Protams, komandai ir arī daži jautājumi. Viens no tiem, kā tad jūs iepazināties? Jā, mēs iepazināmies vienam draugam dzimšanas dienā. Un tad 4 gadus vienkārši nekādas komunikācijas. Un tad vīrs man uzaicināja uz komunikāciju. Nē, vienkārši dzert. Vienkārši. Jā, viņš bija ļoti smieklīgs, viņam foršs humors. Bet tu neatdos to tusiņu? Nē. Un mums pirmais randīvs bija kopā ar viņu vecākiem. Tā uzreiz. Viņš arī bija. Viņš uzreiz zināja, ka jāpazīst no vecākiem. Tikai ir, nav. Viņš zināja, ka ir. Un tad ļoti ilgi mēs vienkārši baudījām dzīvi. Un tad mani viltināja. Kalna galiņā. Jā. Ar ko tu uzbraucās kalna galā? Ar snowboardu. Nē, ar bugaku. Kruzeks un bija. Nākamajā un noslēdzošajā sērijā redzēsiet vēl daudz skaistu dabas ainavu no Sāremā salas, bet jau nākamajā rītā pārcelsimies uz Hijumā salu, kur uzkāpsim vienā no vecākajām bākām pasaulē, kas vēl joprojām darbojās, un izbrauksim vēl vienu feinu līkumu gar jūru.